varētu vēl vairāk iedragāt Latvijas tēlu un apgrūtināt finansējumu piesaisti nākotnes projektiem. No Strasbūras ziņo Dāvis Valdnieks. Pagaidām pat Eiropas Savienības institūcijās īsti nav skaidrs, cik lielā mērā par Latvijas lielo izgāšanos dēvētais jauno vilcienu iepirkums ietekmēs mūsu valsts iespējas iegūt Eiropas finansējumu lieliem projektiem arī nākotnē. Visticamāk, gan Latvijas neprasme noslēgt līgumus bez konsekvencēm nepaliks. Gada sākumā Eiropas komisija apturēja fondu maksājumus Latvijai, sakot, ka līdzekļu pārvaldīšanas sistēma ir nesakārtota. Tagad Finanšu ministrija sakās radusi risinājumu un fondu naudas plūsma uz mūsu valsti varētu atjaunoties tuvāko mēnešu laikā. Kopumā Latvijai pienāks apmēram 400 miljoni eiro. Ja pat šo naudu samaksās, Eiropas parlamenta deputāti norāda, ka tieši neveiksmīgais jauno vilcienu iepirkums turpmāk varētu kavēt Eiropas fondu piesaisti projektiem Latvijā. Tas, kas notiek ar pasažieru vilcienu, visām šiem ir par to, ka Latvija ir kohēzijas naudas atdevu valsts kasē aizkavēt. Tas ir tieši tāpēc, ka netic Latvijas valsts spēja par nelaimi godīgā veidā īstenot šos Eiropas projektus. Latvijas ministrijas un uzņēmēju fondu naudu nevienmēr pagūst laikus izmantot. Piemēram, pagājušo gadu no valstī pieejamās summas neapgūti paliks 100 miljoni eiro. Iemesli meklējami nesakārtotos dokumentos un pārkāpumos iepirkuma procedūrās. Krīzes laikā, kad Savienības budžets tiek īpaši stingri uzraudzīts, Eiropa jo negatīvāk skatās arī uz korupciju mūsu valstī. Kādēļ mēs šo vēzi kaut vai neapturēsim izplatīšanai un nesāksim ārstēt? Mums būs problēmas un mēs nevarēsim arī izmantot Eiropas palīdzību. Valdības vadītājs, kurš šonadēļ Eiropas parlamentā stāstīja par Latvijas interesi saglabāt fondu līdzekļus esošajā līmenī, gan norāda, ka pēdējie notikuma vilcieniem iespaidu uz Eiropas naudas pieejamību neatstās. Šo pasažieru vilcienu projektu mēs risinām sarunas ar Eiropas komisiju, un faktiski tās problēmas mums lielā mērā radušās no tā, ka iepriekšējā pasažieru vilciena ir ignorējusi Eiropas komisijas viedokli, kas lielā mērā sakrit arī ar viņiem valdības doto uzdevumu. Bet tām nav nekādas būtiskas ietekmes, teiksim, uz sarunām par nākamo finanšu perspektīvu. Tad, principā, tas neietekmēs, ja šis? Nē. Eiroparlamentārieši gan norāda, ka neveiksmīgais iepirkums ir valdības, it īpaši vienotības atbildība. Šī lieta ar steigu jāsakārto un jāuzlabo Latvijas tēls, rādot Eiropai, ka Latvija nav valsts, kurai nevar uzticēt lielu naudu. Dāvis Valdnieks, Andrejs Skangals, TV3 ziņas no Eiroparlamenta Strasbūrā. Līgo nedēļā allaži izskan prognozes par laikapstākļiem, kas gaidām pašos svētkos. Par tiem šovakar arī TV3 laika ziņās.